Esam Ljubljanā, Slovenijas galvaspilsētā un veidojam raidījumu ciklu Dzimis Eiropā. Slovenija ar 2 miljoniem iedzīvotāju man ļoti atgādināja Latviju. Tāpat kā Latvija, Slovenija ir cietusi vai bijusi pakļauta dažādām lielām varām Austru-Ungārijas impērijai, Dienvidslāvijā bijusi un sastāvā un šobrīd daudz cīnījusies, lai saglabātu savu identitāti un kultūru. Šobrīd mēs vairs nevaram teikt, ka tā ir bijusī Dienvidslāvija. Slovenija atstāja ļoti mājīgas, civilizētas Alpu valsts iespēju. Un lūdzu nejaukt Sloveniju ar Slovākiju. Latviešiem nepatīk, viņas sauc lietuviešiem, tāpat tas nepatīk slovēņiem. Atceraties, Slovākijā ir Marijans un Marcels Hosa. Viņi spēlē hokeju, savukārt Slovenijā ar Alpu kalnu slovēņi slēpo. Arī par to mēs pastāstīsim vairāk mūsu raidījumā. Slovēņi sevi sauc par apātiskiem. Viņas neinteresē politika, taču kas notika pirms 2 gadiem? Kad vienreiz slovēņi sasparojās un izveidoja faktiski visā valstī tādu nacionālu protestu vētru. Tie sākās otrā lielākajā slovēņu pilsētā Mariborā un pārvarās pār visai valstī. Rezultāts bija tāds, ka Mariboras mērs tika atstādināts no amata par korupciju un ielikts cietumā. Savukārt ministrs prezidents arī zaudēja savu amatu un mainījās vara valstī. Protams, tas nav vienkārši. Piemēram, Mariborā pie varas nāca protesta līderis, profesors. Pēc izglītības un pēc aicinājuma galīgi ne politiķis, un tagad viņam ir grūti attaisnot savu uzticību vēlētāju acīs, jo viens ir protestēt, otrs nāk pie varas. Un rezultāti nav tik ātri, bezdarbs ar vienu valsti ir liels. Toties Fištravecam, profesoram Fištravecam ir laba humora sajūta. Paskaties, kā viņš atbild uz jautājumu, vai Mariborā vēl aizvien ir korupcija. I have a mistake here. Okay. Yes, and that is joke. Yeah. No one knows in which direction look mayor. Therefore, we have no corruption. Happy people. Happy people. Līdzīgi kā Latvijā, ja nav darba, sloveņi meklē darbu ārzemēs. Ja Latvijā brauc uz Īriju vai Angliju, tad šeit tā nav problēma. Katru rītu var pārbraukt pār robežai uz Austriju un vakar atbraukt atpakaļ. To arī slovēņi dara. Protams, darbs tur nav pārāk atalgots. Ir arī citi piemēri. Piemēram, uzņēmējs Vasju Golārs nevis pats brauc strādāt, bet viņam apnika cīnīties ar birokrātiju Slovenijā. Viņš ņēma un uzcēla rūpnīcu pār robežai Austrijā. Tagad tur nodarbina darbiniekus gan no Austrijas, gan slovēņus. Arī tādā veidā, ironiskā veidā Eiropas Savienības robežas, kuru nav, palīdz slovēņiem attīstīt savu biznesu. Labi, tas arī viss. Pārējo skatieties raidījumā 11. maijā. Dzimis Eiropā 1. sērija, bet mums vēl ar operatoru Otto Ailtu jāiet uz pēdējo filmēšanu Nakts dzīve Ljubljanas galvaspilsētā. Visu gaišu!